Sveiki visiem! Šodien pastāstīšu par citiem lielo valodu modeļiem, jeb tā saucamajiem mākslīgajiem modeļiem, kas ir ne tikai ChatGPT un arī Gemini, kā jau es minēju, man abas ir ļoti mīļas un es viņas ļoti izmantoju, bet bez tiem mākslīgajiem intelektiem ir arī citi intelekti. Un šodien es tad pastāstīšu par dažiem no viņiem. Un par cik tas Zukijs, kā mana sieva viņa sauc, jeb Zakenbergs savas brilles rāda jaunās, tad tur arī mākslīgais intelekts tiks iestrādāts. Un varēs tagad ar brillēm rekurā mākslīgo intelektu tur darboties. Vajag tikai iemācīties teikt, ej metā. Labi. Jā, mēs ar Zuki tur sākām. Tad viņa mākslīgais intelekts saucās Meta AI, lūk, kāds viņš ir. Tikai te var arī rakstīt visādus jautājumus, kādi jums tur interesē. Par cik man rokas īpaši labi nestrādā, tad es laikam viņu mazāk izmantoju, ja tur nevar ierunāt tekstu. Vienkārši ar viņu sarunāties, bet jūs arī te varat izrādi tekstu rakstīt, un tad viņš atbild uz jūsu jautājumu. Tas ir par Zuki, un īstenībā viņu uzskata arī par ļoti labu mākslīgo intelektu. Bet, tādā profesionālākā vidē. Viņš ir arī open source, arī pietiekami augsts kvalitātes laikam. Tad, ko es vēl parādīšu? Ja Ilonam Maskam ir tāds mākslīgais intelekts uz XAI, jeb Twitter bijušā bāzes, tur viņš arī informāciju no Twitter, kur viss savos modeļos ir sabāzes iekšā. Tāds nešpatns runātājs viņš kā. Jā, un tas man dažreiz īstenībā patīk, jo es viņu izmantoju ar balsi. Tāpēc man viņš šķiet pieejams. Un kāds viņš dažreiz ir. Poties pie info. Hey, can we proceed in Latvian language, please? Jā, protams. Ko tev vajag? Vari pastāstīt, kāds šodien Latvijā laiks? Uzminu. Šodien pie mums aptuveni 17 grādi. Mākoņains, bet bez lietus. Tipiskus rudens rīts. Kā tev pašam šķiet? Vai vēl vajag? Skaidrs, labi, paldies. Lūdzu, ja ko vajag laikmetņu prognozi, taksi, vai varbūt... Labi. Kāds vēl mums man te favoritos stāv? Par Plexity. To var ļoti labi izmantot. Tādos lietās kā meklēšana Google, respektīvi, ja viņam ir piekļuvi internetam, viņu var labāk nekā bez mazvai izmantot. Google kā search, viņam ir atsaucis vispārēji. Viņš ir tāds diezgan parodzīgs instruments, to arī viņu arī kontrolēt ar balsi, tas man patīk. Un tad, kā viena no pēdējiem šodien, apsīsimies vēl tāds Copilot ir, tas ir Microsoft 11, kad Windows ir, tad viņš nāk līdzi, un tu vari viņam aplikāciju datoram arī novilkt, viņam var ar balsi arī izmantot. Viņš ir, var teikt, tikpat labs kā ChatGPT 5. Jā, tur arī visāds jautājums var uzdot un tam līdzīgi. Protams, te vajag aizmirst, ka visas aplikācijas uz šiem mākslīgiem intelektiem ir pieejamas arī telefonā. Tikai atcerieties, kā viņas sauc, kā es teicu. Nolādējiet no vajadzīgās aplikācijas. Tā kā jums te būs tur vienīgais, ko jūs zināt, ChatGPT vai Gemini un tam līdzīgi. Mūs vairāk. Un tad viena no pēdējo šodien
apskatīsim mākslīgo intelektu. Tas ir no Anthropic un saucās Claude, kaut kā tā. Un tā arī te gana balsi nevar rakstīt neko, bet, tā arī var uzdot visāds jautājumus. Klaviatūru, un tad viņš tā mēģina atbildēt. Un nākošajā tad video parunāsim jau par Ķīnas un specializētajiem mākslīgiem intelektiem, es domāju, bet pagaidām viss tad tā pagaidām.